Tā kā aktīvā dzemdību daļā noteikti ir vērts kaut ko aktīvāk darboties. Mēs vēl parunāsim, kad viņas ir un kad viņas sākās, bet es jums izstāstīšu tās pamatlietas. Protams, ja tā ir nakts, mēs varam mēģināt arī gulēt, tieši tāpatās, kā mēs jau te trenējamies atslābinātas uz viena sāniņa. Vislabāk uz tā sāniņa, kur bērniņam ir muguriņa, ieliek noteikti starp celīšiem, lai mums ir iegūdas brīvs un plats un saiz brīvs un plats, varam mēģināt pasnākt. Bet tad, kad vairs galīgi jau mēs nažās jūtamies, ka ir aktīvas kontrakcijas, tad kas ir svarīgi? Es tūlīt paņemšu arī bebīti. Tātad mans bebītis, lai viņš piedzimtu, viņš ir tātad grūtniecības beigās ir vai nu pret mammas kreiso vai labo sānu šādi, pret kreiso sānu, un lai viņš piedzimtu, viņam ir jāpagriežas. Viņam jāpagriež šādi, un tad jau viņš tur tālāk dzimt. Un ar šiem kustībām, ka mēs atbrīvojamies, kad mēs atbrīvojam šeit iegurni, arī mēs viņam palīdzam rotēt. Un tāpēc šīs pozas, kad mēs kustamies, kad mēs šādi rotējam, palīdz arī bebītim to rotāciju veikt. Attiecīgi vai nu šādi, vai šādi. Un tad, kad mums ir dzemdības, mēs, protams, nesāksim tagad domāt par kurmam bērnam mugurā un kā man tur jārotē. Mēs darām vienkārši, kā mums ķermenis saka priekšā. Visbiežāk, ja bērns pret mammas kreiso sānu, tad sanāk šī rotācija tā kā pulsī rādītāja virzienā, bet jūs arī tagad varbūt pajūtat, ka ir kaut kāds vienā virzienā, jums kaut kā liekas, tas ir manējais, man šādi vajag, un otrā man kaut kā tik tomēr tā neprasās. Un tā kā būtiskākais ir tas, ka mēs kustamies un nav mums tur ar prātu jāpieslēdz un jādomā kā, tieši kā, bet tā pamatdoma ir tā, ka mēs gan palīdzam bērniņam veikt šo rotāciju, un es arī parādīšu, ir labi pauzes, bet arī tas ļoti pēc sajūtām, ka mēs brīžām piemēram vienu kājiņu bišķi paceļam, otru kājiņu paceļam, tas viņam palīdz iekārtoties iekurnī un iet dziļāk. Bet tā, teiksim, pamatā, ka mums ir kontrakcija, mēs mēģinam atrast to veidu, kā mēs varam atslābināties, lai šeit ir pilnīgi brīvs pēc iespējas, lai šeit ir pilnīgi brīvs, un šī kustība, ka mēs varam vienkārši kustamies vai ieguni rotējam, jūs sajūtat arī, ka šeit ir principā brīvs, vajadzētu būt, ka šeit ir brīvs, mēs nevaram saspringt, tā arī kustēties, mēs vienkārši nesnāk tā kā dabiski, mums ir brīvs. Un tad tas, kas ir dažādi no jums ir dabiski, kas resanāk, vai mēs pieturam punktus, tad tas arī viens no veidiem, ka šeit, ja mēs kaut ko pieliekam siltu, tad tas palīdz, ja mums šeit ir šis diskomforts vēdera lejasdaļā. Jūs jau zināt, ka kontrakcijas laikā var sāpēt vai nu šeit, vai šeit krustu rajonā, kur arī to mēs varbūt vēl nākamreiz par iegūdu skatīsimies. Tā vieta, kur šīs saites stiprinās, tur tāds ļoti labi, ja mēs pataustam uz muguras, ir tāds pietrīcās tās vietas, kur mums saites stiprinās, tad mums var sāpēt muguriņi, var sāpēt vēdera lejasdaļa, un citreiz mēs pilnīgi dabiski piemēram šos rokas arī pieturam vēderam kaut kurā brīdī. Starp citu arī ļoti, ļoti palīdzoši, teiksim, lai bērniņš iestātos dziļāk iegurnī, tas ir pašā grūtniecības pašās beigās, no dzemdībām sākoties, ir izmantot arī lakatu. Es tur parādīšu lakatu, pacelt punci, un kontrakcijas laikā, piemēram, tas palīdz, ko tas dod to, ka mēs paceļam punci, teiksim, mums bērniņš ir šitā drusku atkāsies, mēs paceļam punci, viņš var dziļāk ieiet iegurnī. Tā kā tas ir arī ļoti, un ar rokām pat paceļot kontrakcijas laikā, tas mums arī var palīdzēt bērniem dziļāk iestāties iegurnī. Vairāk spiest uz dzemdas kakleņš var vērties. Jo šajā aktīvajā dzemdību posmā, kad notiek atvēršanās, mēs būtībā ar saviem muskuļiem neko tur līdz darboties nevaram. Izstumšanā būs savādāk, mēs tur ar vēdera presīt varam bebīt virzīt uz priekšu. Šeit ir pretējais, mums atrast to veidu, kā mēs varam atslābināties un ļauties. Jo sievietēm arī uz kaut kādām sāpēm, varbūt tā reakcija, piemēram, ka jums bija sāpīgs, nezinu, kaut kas mēnešais, ko jūs darījāt. Bieži tā reakcija, ka mēs šitā darām. Bet šeit dzemdībās tieši otrādi, mēs mēģinām pēc iespējas kontrakcijas laikā atbrīvot. Un, protams, ka ilgstoši šādi kustēties, un ka mums ir kontrakcija, nebūs viegli, mums procesīs kaut kur atbalstīties. Un ir labi atrast tādu virsmu, kuras var šādi ērti atbalstīties. Mēs varam tagad paskatīties, varam krēslas, teikt, par zemu man. Var mēģināt arī šādi, jūs varat, ja gribat pamēģināt kāds ir uz krēslu, varat izmest. Atbalstīties, viņi ir par
zema, tā virsmai jābūt ir bišķi augstāk. Bet arī šādi, kaut kurā brīdī varu tā doma ir, ka es atbrīvojos tā, lai man būtu pilnīgi brīvs iegūmus, lai es kontrakcijas laikā varat ļauties. Jūs varat pamēģināt kā tev tas liekas, vai ir ok, vai nav ok. Bet tā virsma, tā kā atrast tādu ērtu, stabilu virsmu, kur jūs šādi varat atslābināt. Ja tāda virsma nav, var arī darīt ļoti vienkārši. Jūs varat izmantot vienkārši sieru. Pamēģināt, kā tas ir. Varbūt, ka tas nav pats ideālākais, bet arī tā. Es atbalstos un šādi tieši tāpatās ļaujos un šūpoju iegurni un atbrīvoju visu. Ir māmas, kurām tas ir vispār atslēga. Viņš saka, jā, šitā ir labākā poza, un es nekur citur neiešu, nebraukšu. Ja kaut kur man jābrauc, ņemam sienu līdzi. Tā kā jūs sajūt, kā jums ir, vai tas jums palīdz, vai tas ir vislabākais, vai, piemēram, tiešām tā varētu būt kāda virsma, jums, piemēram, kumoda vai bērniņa pārtinamā virsma, kur jūs varat ērti, stabili atbalstīties. Un vēl ir ļoti labs variants, ka var izmantot arī, man te ir Revolzo lakatas sašūts, bet patiesībā var arī slingu izmantot kaut ko tādu, kaut kur viņu iekarināt, kaut kur pakarināt, lai es arī atkal šādi varu atbrīvoties. Ļoti vienkārši lieta var izdarīt, es pamēģināšu pārcelt drusciņi manu kameriņu, var izmantot durvis. Te man ir durvis visparastākās, es paņemu apsienu, var apsiet broktu, lai stabili, pārlieku pāri, aiztaisu ciet un šādi es paņemu un šūpojos. Jūs varat pamēģināt. Ne tā pamatdoma, ka man ir šeit iegūrums pilnīgi brīvs. Jūs varat izmēģināt, paskatīties, kā tas ir. Es jums, jā, šitā paņemšu nost, jā, jūs varat pamēģināt pašūpoties, protams, ne ar visu svaru, bet sajust, kā tas ir šādā veidā. Jo visām tām kustībām tā pamatdoma, lai es varu šeit pilnīgi ļauties atbrīvoties. Un kā jau es minēju, ir svarīgi, ka mēs kustamies, jo tieši caur to kustību mēs arī palīdzam bebītim iet uz leju tīri ar gravitāciju. Tā kā, negrib pamēģināt? Man nedaru. Mēģinājis. Jā, protams, ir variants, ka mēs varam aplikt arī, to mēs varam nodarīt ar tētim, mēģināt ar tētim ar pleciem, un tad arī seši teici garāk augumu perfekti. Jā, tā kā tas arī ir variants, ko var izmantot. Tad, protams, kaut kurā brīdī, ja mums tās kājas, jau pirms mēs nebūtējām pie bumbas, arī, ko es minēju, kādreiz prasās, arī jau tad, kad tuvojās iztumšanas posms, mums vienkārši prasās par jums šādi. Tad izmēģināt uz kāda krēsla, piemēram, kādā kontrakcijā, ka mēs paceļam kāju drusku augstāk un pašopamies. Arī un citreiz pilnīgi intuitīvi, citreiz arī vecmāts, protams, iesaka, ja redz, ka tas bērniņš bišķi kaut kā vēl asimetris, bet citreiz pilnīgi intuitīvi mēs gribam vienu kāju pacelt un tādā veidā kādu kontrakciju, piemēram, 3 kontrakcijas pārāpot. Un sajust, jo arī pēc tam sajūtām jūtat, ka mums uzreiz iegurvis maina drusciņu pozīciju, un, ja, piemēram, bērniņam vajag, viņš ir kaut kā drusciņi asimetris, viņam vajag, lai viņu pavirzītu, tad tas ir ļoti, ļoti arī labi un efektīvi. Un tas, ko es vienmēr iesaku, ir ieklausīties māmas sajūtās. Viņa visbiežāk pati zina, ka nevienam viņa nav jākomandē, viņa pati zina, kā viņai prasa. Un tajā brīdī, protams, arī, kad vairs kājas liekas, ka vairs netur, kā mēs te runājām ar mamām te klātienē, kaut kurā brīdī te vienkārši gribās piezemēties kaut kur. Un tad var izmantot arī to pašu bumbu. Vai arī, ja var arī, piemēram, pret gultas malu vai kādu citu virsmu, bet vienkārši Šveice ir arī pret bumbu. Es vienkārši pret bumbu ņemu un iekārtos. Vienīgais tur ļoti, ļoti svarīgi, ka mums ir kaut kas riktīgi mīgs celīšiem. Šis paklājiņš noteikti ir pa plānu, principā vislabākais ir kaut kāds madrats. Un arī es ļoti ērti, un tad tā doma ir ļoti svarīga, ka man vienmēr ir jābūt, ka man ir pleci augstāki pa gurniem. Jo, ja man ir savādāk, tad atkal sanāk, ka es būtībā bremzēju dzemdības. Tas ir tāds veids, ja kaut kādā gadījumā vajag bremzēt dzemdības.
teiksim, vai nu viss ļoti ātri notiek, vai, teiksim, nezinu, piemēram, vecmāte kavējās, vai jūs jābrauc uz stacionāru, un jūs, tas mums stāv ļoti droši, ja piemēram, jūs braucat mašīnā, un jūs, ka tas bebis jau tur ļoti tu, tad šī pauze atkal nostāties šajā, ja bebīs bišķi piebremzējās. Un es arī bijuši kādreiz atbraucu uz dzemdībām, atbraucu mammu un saka, šitā man ir ļoti ērti kontrakcijas laikā. Nu jā, bet bebītis tik ātri, protams, tā nenāk uz leju. Nu jā, bet tā kā šāda poza ir ļoti laba. Tur jūs varat būt vienkārši pārelpot kontrakcijas, varat arī pašūpoties drusciņi. Protams, svarīgi, ka mums kājas nav kopā pavisam, bet ir bišķi vaļā. Un šādā pozā, teiksim, arī var principā ļoti labi atslābināties. Un šādā pozā, piemēram, arī, kas mums tur ir blakus, bērniņa tētis vai dula vai vēl kāds, kas var, teiksim, ļoti eleganti arī pamasēt muguriņam, uz muguriņu tā, kas sāk. Tā kā šādā pozā arī ļoti labi. Un vēl, piemēram, ja jums ir nakts un ļoti nāk miegs, tad jūs paņemat, ko jūs darat. Bet jūs jūtat, ka nevar kontrakcijas laikā gulēt, jūs arī varat darīt tā firmu to bumbu gultā, un tad, teiksim, jūs guļat, un jūtat, ka nāk kontrakcija, tad atkal mataties četrās. Tas ir vieglāk nekā, piemēram, lekt no gultas ārā vai arī visu laiku būt kaut kā vertikāli, ja jums nāk miegs. Tā kā arī tā jūs varat mēģināt. Un arī šādā, ja šī bumba jums liekas par mazu un par varbūt mīkstu, arī ļoti labi, ka jūs varat arī kaut kādu citu virsmu, kas jums ir ērti, kur jūs varat atbalstīties, kas drusciņi augstāk, varbūt tā ir gulta. Tā kā ir šāda poza ļoti labi, un, piemēram, arī var, ja ir prasās, var, piemēram, ar drusciņi atsēsties atpakaļ kontrakcijas laikā, tas arī palīdz tā kā bebītim virzīties uz priekšu un uz leju, un jūs varbūt arī šādā veidā jau varat pamēģināt to sajūtas, ka tur, principā, ja pat varat just fiziski, ka tur lejā ir ļoti plats, vai ne? Ka tur tā kā pilnīgi pavarās un sajūtam, ka tur ir plats un brīvs. Un īstenībā arī priekš iztumšanas posmu arī tāda poza četrāpus ir mammas, kurām tas ļoti eleganti palīdz, ka viņi saka, viņš šitādi vislabāk jūt gan to virzīšanos, gan spiedienu un var arī mazo virzīt uz leju. Tā kā šī ir arī ļoti laba pauze priekš aktīvām dzemdībām. Bet kas ir būtiski, ka jūs ne tā, ka jums ir pirmās kontrakcijas un jūs jau metaties šādi. Bet tad jau, ka tiešām jau ir vertikāli citādāk ir grūti, tad jūs varat izmantot šīs pozas. Jo kāpēc to saku, jo ļoti ilgstoši jūs arī tā nevarēsiet. Un šajā pozā, protams, ka tā ir poza, kurā bērniņš nāk uz leju, bet ne tik strauji, kā, piemēram, ja jūs būtu vertikāli un tā kustētos. Tā kā šī poza ir laba kaut kurā brīdī, bet noteikti ne visas dzemdības viņās pavadīt. Tad vēl ko es varu, jūs varat paņemt no palodas, ja gribat, ko var izmantot dzemdībās, arī aktīvā dzemdību posmā, ir tās pašas eža bumbiņas, ar kurām arī var. Ir mammas, kuras saka, viņam ļoti palīdz. Jūs varat izmēģināt, vai jums jā vai ne. Protams, ka arī tajā lēnā mierīgajā posmā tur ir svarīgi, ka viņš būtu drusciņi cietāks. Ir tādas, teiksim, kas man tur ir, kas ir pavisam mīkstas. Tās man liekas, ka nē. Bet tā kā doma ir kāda, jūs varat arī izmasēt, bet tas jau, protams, būs drīzāk šajā iešūpošanās posmā, vai to jūs mīļais var darīt, vai vienkārši tāpatās izmasēt rociņas kājiņas, jūs varat ļoti labi ar šīm bumbiņām. Tas arī palīdz ļoti atslābināt. Es arī to pašu muguriņu var tām bumbiņām pamasēt, tā maigi izmasēt, tas arī ļoti patīkami. Un izmasējot pēdiņas, arī mēs atslābinām un jūtamies ļoti labi. Bet tieši par aktīvām dzemdībām ir man bijuši vairākas mammas, kas viņas izmantojuši aktīvās dzemdībās kontrakcijas laikā. Tas ir, ka katra kontrakcija tā stingri saspiež rokās. Jūs varat pamēģināt, kāda tā ir sajūta, piemēram, ja jums ir kontrakcija, jūs spiežat. Jā, un tad ir tāds sajūta, ka tāds diskomforts. Un tad, bet, viņi saka, pirmkārt, tas ir tāds arī tos, ka viņi zina, ka viņš tā dara, un tad viņam ir vieglāk. Un varbūt arī smadzenes īstā nesprot, ka viņam sāp nesāp. Un saka, man ir bijušas vairākas mammas, kas saka, viņam ļoti palīdz. Katrā kontrakcijā saspiež šīs bumbiņas. Nu jā, tā kā tas ir tas, protams, ka viņas var izmantot arī kā cits, jau, teiksim, tieši kontrakcijas laikā spiežot uz šiem
šīm bedrītēm uz punktiem, bet visbiežāk tas tomēr pateikumā, ka kāds ar roku spiež, nevis ar pumpiņu. Bet izmēģināt, vai jums palīdz vai patīk, to jūs noteikti varat. Tā kā tas bija pamatā, ko es jums gribēju izmēģināt pozas, tā kā mēģinam pēc iespējas vertikāli, lai bebītes gravitācija nāk uz leju. Protams, ja mums gribās pagulēt, mēģinām pagulēt un atrast to veidu, to pozu, kur no vienas puses, kas arī svarīgi, ka mums ir kontrakcijas, bet citreiz mēs varam atrast arī to pozu, kur mums pēc iespējas mazākas kontrakcijas, kas, protams, ja mēs domājam par dzemdībām un aktīvām dzemdībām, mums ir svarīgi, lai šīs kontrakcijas būtu, jo bez kontrakcijām bebuks nevar virzīties uz priekšu. Bet atrast arī to veidu, kā es varu atslābināties un ļauties, lai pēc iespējas gan man viss iegurnis, gan saites ir kontrakcijas laikā brīvas. Un savukārt starp kontrakcijām arī atrast to veidu, kā es varu atslābināties. Atslābināties, atpūsties, būt kaut kādā pozā, kas ir cik necik ērta, lai man būtu arī gan manam ķermenim, gan bebītim šī attālpas brīži starp kontrakcijām, kad mums nekas nestāv, ka mēs varam mierīgi atpūsties. Tā, tas bija par pozām.